Es arī Fačuks neteicu, ko mēs šovakar svinam. Nē. Tieši Riharda garā. Neko nepaskaidro, bet visiem pēc viņas svilpiena jāskrien. Nu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es izšķīros ar jūsu tēvu. Es arī nesaprotu, kāpēc te ir 6 krēsli, ja mēs ģimenē esam 5. Mēs. Kur ir mans kokteils? Godīgi sakot, ja es būtu aiz lecs, tad dzērieni jau sen būtu galdā. Nu, pasteidzies. Ūdentīši kundzei. Un tu? Zini, ja tu visus tik lēni apkalpos, es būšu spiesta tevi atlaist. Piedodiet. Tu tiešām ceri, ka tev no tā proteīna kokteļa muskuļi uzaugs, ja? Vienkārši aizej uz to zāli, pakačājies. Tu labāk pietaupi savu sāknes, kur kokteilīti jau dzer. Kāda tev ir starpība? Nu, izbeidziet. Ko jūs visu laiku varat kasīties? Čau visiem! Čau! Sveiki, dārgā! Rikam arī tas 6. krāsas. Tēt jaunā draudzenība. Viņš viņu atrodas. Čau! Šampāniet, mums šodien svētki. Mēs ar Madaru šodien sadarbinājāmies. Un no šīs dienas viņi sāk dzīvot kopā ar mani. Nu, varbūt kāds kaut ko vēlas pateikt, kaut ko par mums apsveikt. Ar ko? Ar jaunas dzīves sākumu. Ar to, ka tu taisies precēt kaut kādu meiteni manā vecumā, ja te... Kā tev nav kauna? Džena. Nē, tiešām, te tu vari jāties ar visām savām meitu māsām, tikai neved viņus mājās un nevajag... Vienkārši es neko tādu no tevis negaidīju, piedod. Mana meita. Es parunāšu ar viņu. Paldies, dārgā. Nu, Bruno, kāds ir tavs viedoklis? Man galvenais, ka tu esi laimīgs. Nu, tu esi saprot, bet tev vienalga, ko saka tev māte, māsa. Man pie kājas, ko viņi saka, jā. Es tev kā vecis vecim varu pateikt, ka, nu, es taču saprotu. Apsveicu jūs. Tāds murgs! Džena, valdies. Kas noticis? Nekas! Tā nav tā darīšana, tā ir ģimenes lieta. Vācies ārā! Īstā vieta, kur skaldīt matus. Es te strādāju, man cepets jāpieskat. Žoržis, to cepeti pieskatīšu. Nu, atstāj mūs lūdzu divatā. Es nesaprotu, kāpēc tu teitim neko neteici. Tu vienkārši pieļaus to mājprāt, ja? Ko es varu darīt? Neaizmirst, mēs gadu, kā esam šķīrušies. Bet tu viņu mīli! Mam, tu gribi viņu atpakaļ! Labi, tu nerunā muļķības. Mamu, neviens mūs nedzird, ja? Tu vari man izstāstīt, kā ir. Mēs ar tavu tēti esam labi draugi. Tas arī viss. Tu vienkārši novāc tavu pokerfeisu, man vemt gribas. Vienkārši savācies un dari kaut ko. Skaidrs? Ka tik tas cepetis nepiedeg. Tev tā labi sanāk pateikt, ka tev mammas un māsas viedoklis pie kājas vēl normāli, jā. Nu, nav jau tā, ka man pie kājas, man ir svarīgi. Jā, nu redz, tagad tu sāc līferēt un... Tavu vecumā tomēr vajadzētu savu mugurkaulu. Es aiziešu pateikt, lai viņas nebojā vakaru. Teikšu, lai nāk šurp. Un man jau nekas nav pret tevi, Madara. Nu, es apsveicu viņu. Paldies. Tas ir tieši tas, no kā es baidījos. Tava ģimene man vienkārši nepieņems. Viss pieradīs. Neņem galvā. Tev viegli teikt. Viņi man redz kā tādu prastu medmāsu, kamēr jūs esat varanā mužnieku ģimene. Pilnīgi cits līmenis, vai ne? Tu saproti, ko tu runā?
Es to gribu, es to mīlu. Kādiem līmeņiem runa? Nāc šeit noskūst man. Tas būtu izdarīts. Viktoriņš ir paglabāts. Vai es iešu savu numuru? Nē, mēs taču sarunājam, pasēdēsim kafejnīcā. Ja? Jā, Žani, tev nevajag tagad palikt. Jā. Pasēdēsim, parunāsimies visi kopā. Es uztaisīšu kādu kūciņu. Vai es pacelšu pati? Ja? Viesnams Vītoliņi. Jā, jūs runājat ar saimnieci? Kāzas. Un kurš datums jūs interesē? Labi, ieņemiet vietas. Es aiziešu pēc ēdamā. Varbūt tu gribi kaut ko iedzert? Jā, koņaku. Ja? Mammuk, tu taču zini, ka tā būs labāk. Šis pēdējais gads bija tīrās mocības gan priekš viņa, gan priekš mums. Jā, tā briesmīgā slimība. Viktors jau beigās man vairs nepazina. Mamma, tētis nevienu vairāk nepazina. Un ārsti brīdināja, ka tā būs. Patiesībā tētis jau aizgāja no mums pirms mēneša. Un tas, kas palika pāri, bija tikai čauliņi. Es jau saprotu, bet vieglāk nepaliek. Mamma, atceries, kā tu man mēdz mierināt, ka man gadījās kāda sūdi? Tu teici, dēliņ, arī šī diena pāries. Un tagad es tev saku tieši to pašu. Šī diena pāries, mamma. Dievs, cik labi, ka tu nesi. Mamma, es tev ļoti mīlu. Tas. Tā nulle sadomājusies tik mūsu ģimene smieklinā. Skaidrs, ka viņa ar tēti izklaida un nekas vairāk. Nu, sadrināšanās gradzinām Rihards naudu nav taupījis, tad viņai nebūtu tas briljants pirkstā. Gan jau, ka viņa pati viņu uz to veikalu ir aizstiepus, ne? Tāda čūska. Dzirdējāt? Jau paspējusi ievākties tēta mājās. Jā. Skaidrs, ka viņai vajag tikai to naudu. Klausies, mamma, tev kaut kas ir jādara. Nu, mēs ar brāli atbalstīsim. Paldies, ka jūs vispār esat manā pusē. Bet, protams. Jā. Mēs esam tavā pusē. Labvakar. Sveiks, papu. Jā, es sapratu, ka es esmu uzaicināts uz ģimenes vakariņām, bet es skatos to ar savu... Nē, tās ir ģimenes vakariņas, papu. Madara, mana sadarbinātā, tagad viņa pieder pie ģimenes. Pak, tu to man tā paziņo. Tā it kā starp citu, ko? Papu, tu gribi vēl es tev prasu atļauju. Bruno, Džena, papus. Jā. Ofi! Jā, čau. Henri, labi, ka tu esi klāt. Papa, nāc sēdies. Nē, es gribētu parunāt ar savu dēlu. Atlikt. Šī saruna būs divatām. Mēs pagaidīsim virtuvē. Nē, tas vienkārši ir smieklīgi. Ja kādam te ir jāiziet, tad jāiziet ir mums ar Madaras vēku. Vakariņas tiek atcelts Madara, ejam prom, lūdzu. Nu, pagā, nu kas bērnu dārs, ko? Lūdzu. Nu, atslāpsti, puika. Mums jāparunā. Tā, durvis es aizslēdzu. Džena, savet. Viņam taču netrāpīja sirdī, vai ne? Viņam taču netrāpīja. Tūlīt. Paklau, viņš ir beigts? Jep. Tu viņu pazīsti? Tikai sānā. Nē. Paldies, Dēļ. Pēns, lodi nav izgājis cauri, vajag vēst uz klīniku operēt. Tad es zvanu Maksim, lai brauc ar nestāvēm. Stop! Mēs tagad tūlīt zvanīsim ātrajiem un policijai.
Vai, smuki. Jā. Galu galā profesionāls izpildījums. Tikai žēl, ka tās kūciņas šovakar neko daudz nelīdzēs. Redzēju, kā Žana izskatījās. Labi kārtas turas. Žana teica, ka viņa rīt grasoties braukt uz mājām. Man jau liekas, ka tā ir muļķība. Tur acis priekšā visu laiku būs Viktora mantas. Varbūt, ka jāpierunā, lai kādu laiciņu padzīvo šitā. Nu, kamēr atgūstas. Es zināju, ka mēs apdomājam vienādi. Pasmaržo, vai nav par daudz vaniļas? Dievīgi, mīļais. Dievīgi. Kāds, kur ir Maksis? Dod telefonu. Neaizliec mani, mums steidzami vajag ātros! Maksi, kur tu paliec? Fiksi brauc šurp. Jā, gaidām. Nevajag nekāds aros, mēs paši tiksim. Kā jūs varat būt tik mierīgi? Es nesaprotu, jums vectēvs ir tikko sašās un bļāviens Bruno, tu nošāvi cilvēku. Tātad, kā mums pirmoreiz ģimenē tā gadītos. Kurš te Bruno? Ko tas nozīmē, Rihard? Rihard! Viss būs labi. Aizlīsim tev uz klīniku, izapešēsim. Pagaidi, tu nevari operēt savu tēvu, Rihard, tas ir pret visiem ētikas principiem. Man tagad nerunā par ētiku, mēs nevaram vest viņu uz slimnīcu. Ārstiem jārast paskaidrojums policijai par šautu brūci, un tad vēl tas līķis, saprati? Dāvs, es varbūt drusku tur pārsteidzos par to tavu sadarināšanos. Man tagad grēkšu, kad nelasi, tu būsi dzīvotājs, nu ir skaidrs. Jā? Vēl man cigājas prasīs, civilizēs atkal te visus. Es no tā katram gadījumam. Viss būs labi. Aiziet, paskaties. Tas būs Maksis, tūlīt varēs braukt. Policija, lūdzu, ielaidiet. Vēriet vaļā durvis, valsts policija. Es jūtos tik nogurusi. Liekas, ka pēdējo gadu vispār neesmu normāli gulējusi. Tu jau zini, kā tētim uz beigām bija. Es zinu, mamma, ka zinu, bet es labāk atceros to, kāds tētis bija agrāk, pirms saslim. Mamma. Jā, te būs. Opaps ir atkal pārspējis pats sevi. Paldies, man neko vairs negribas. Es centos. Es gan ēdīšu. Piesakos. Lai tev tagad vajadzētu palikt drusku te atgūties, atpūsties. Kādu nedēļiņu. Jā. No darba tu dabūji nedēļu brīvu, paņems arī kādu brīvdienu. Es nevaru. Man pēc nedēļas jābūt lidmašīnā uz Barcelonu. Lai mūsu mājas stjortē sākās atvaļinājums, un es apsolīju, ka es būšu atpakaļ. Tad tieši nedēļu jūs abi te varētu palikt. Artiņam studijas arī ir beigušās. Jā. Artim darbs jāmeklē. Darba dabūs tepat. Domā, te vakants trūkst. Ko? Nē, nu, Rīgā ir lielāks iespējas, bet es labprāt paliku pie jums vēl. Mamu, ko tu saki? Ko? Nu, redz. Valsts policija, lūdzu, atverēt durvis. Atverēt durvis, nu atveram, ko jūs stāvat? Džena. Vajag ielaist viņu iešā. Rihard, mēs Ātri visu satīri paskaidrosim. grīdu. Rihard, dzirdi mani, vajag atvērt durvis, tūlīt pat policistē. Vēriet vaļā durvis. Apklust vienreiz. Viņi tur tīri. Savās grīdu. Lūdzu, ielaidiet. Papu, dzirdi? Tu izliecies aizmucis. Policija ienāks iekšā. Tu pušpāst vārdu, skaidrs, jā? Vēriet vaļā durvis. Turies. Tēt, mums te neliela svinēšana. Tu esi Piliņš, skaidrs? Mētenis, cik tālu jūs esat? Ātrāk, madam. Kad ienāk policija, to viņu nerunā. Es visu nokārtošu. Labi? Labi. Turies mazā. Atveriet, lūdzu. Es varu vaļā. Paņem šampi. Jā, nāciet lūdzu iekšā. Mēs bijām pa skaļu, jā. Mums tāda neliela svinēšana šeit. Nu, pat ejot garām dzirdēju šāvienu troksni. Ko? Šāvienu? Mēs neko nedzirdējām. Nē, nu visticamāk pudeles korķis tas bija. Jā, nu vienīgi. Tieši. Viņam viss kārtībā? Papus. Piliņš. Jā. Pa daudz iemesli. Viņam tiešām ir viss labi? Nu, ko tālāk? Tu velc uz pagrebu un iebāz lielajā leduskapī.
Mamma mia! Viņš ir beigts? Žorž, tu tagad palīdzi Bruno. Tas līdz ir jāievelk pagrabā. Kāpēc? Kas notika? Tu jautājums uzdos vēlāk, fiksi. Nē, es viņam klāt neķeršos. Es negribu būt iejaukts. Pagaidiet. Žorž! Vai nu tu palīdzēsi, vai nu tu pats gulēsi viņam blakus, saprati? Santa Marija, man ir nelabi. Es neimšu. Tu teici, fiksi. Davai. Žorž! Nu, es nevaru skatīties uz miroņiem, kuri vēl tiem pieskarties. Žorž, tinies! Viņam tiešām nekas niekāš? Nē, taču papus. Svinējām sadarināšanos. Lūk, man līgā madara. Un papus daudz ieķēra. Kā parasti. Lūk, jā. Džēja, nedod man žaketi. Jā. Paldies. Nu, varbūt jūs vēlaties pievienoties mums. Jā, protams, tas būtu ļoti Esmu darbā. Tad jau Žēl. jums viss labi. Tad es... Jā. Mači, tieši laikā. Ej pie papus. Es jūs pavadīšu, ne? Es vēl nekur negrasos iet. Jā. Es vēlos apskatīt visas telpas un aprunāties ar personālu. Varbūt viņi ir kaut ko dzirdējuši. Jā, es taisos papu vest uz klīniku, lai tā teikt atbrīvot no viski pieslēgties sistēmām. Bet es jums labprāt parādīšu tāpus, atvainojiet. Bruno. Lūdzu. Paldies. Droši. Ir nu gan ložņi, ne? Nu, kā bez prāta, gandrīz bez acis palika. Šausmas. Labvakar, policija. Labvakar, kaut kas noticis? Jūs man pastāstiet. Kautiņš? Nē, dēls taisīja neuzmanīgi šampanēt vaļā un gandrīz bez acis palika. Nu, Bruno, to vajag mācīt. Domāju, iešaut sev pats, ja šampanēšu koviņu. Tā nav pirmā reize. Un šāvienu jūs nedzirdējāt? Kaut kur šāva? Nē. Man likās, ka šeit. Nu, tad mēs izskatāmies pēc tādiem, kas glabātu leduskapjos līķus, kā filmās. Es atvainojos. Nē, bet es protu atšķirt pudeles paukšķi no šāviena. Ziniet, ko? Varbūt blakus mājā. Jūs tur bijāt? Nē, es Jā, sāku vajadzētu. ar jums. Jā. Labi. Atvainojiet par traucējumu. Nē, kas tad jūsu darbs, protams. Bruno, pavada dāmas, jā? Uz redzēšanu. Vislabāk. Visu labu. Lai veicas. Paldies jums arī. Nu? Līķis ir pagrabā. Bruno pagavu aiznest. Aha. Nu, ko? Paldies. Bārmenis palēda. Viņš neko neredzēja. Viena problēma ir. Žorž, pavārs visu redzēja, bet es tikšu galā. Tu esi pārliecināta, jā? Brauc uz klīniku, mēs tiekamies tur. Paldies. Neizdodas. Ja Opis... Pat nedomā. Opim viss būs labi. Gan jau Fāters jau to lodi ir izņēmis. Viņam asistē tikai Madara. Viņa ir medmās, nevis ārsts. Tur jau tā lieta. Un ja tētim kaut kas nesanāks no tās zos, nebūs nekāda laba. Kāpēc uzreiz zos? Tu pats teici, ka viņa labi strādā. Jā, tas bija pirms viņa ielīda tēta gultā. Nu, par ģimenes biznesu Rihards viņai neko nav stāstījis. Tas ir pilnīgi skaidrs. Jā. Rihard, tu saproti, ka operēt radinieku nav pareizi. Mēs jau to izrunājam. Skalto. Es saprotu situāciju, bet varbūt mēs varam piezvanīt kādam kolēģim. Skalpeli. Ja Henrijs tagad nomirs, Rihards nekad to sev nepiedos. Mamu, viņš nemirs. Paklausies, tētis ir plastikas ķirurgs, nevis iekšējo orgānu speciālists. Katru dienu te lodas ārā neņem. Paklausies, ja Fāters teica, ka viņš izdarīs, tad viņš izdarīs. Bruno, tētis nav dievs. Arī viņam tā roka var notrīcēt. Darīts? Viss kārtībā? Lodi izņemt. Tā. Varēs aizšūt vai man pabeigt? Nē, es pats.
Jauka, ka jūs nolēmāt palikt. Labi, bet tikai 3 dienas. Ja? Labi, mīļie, iedzersim vēlreiz par Viktoru, lai viņam viegli smiltis. Es iešu atbildēt uz pāris zvaniem. Jā? Man sakrājušies neatbildēt. Labi? Jā? Tu mēģi redzēji bērēs to sievieti ar lielo cepuri? Tā bija mana klases biedrene Mirdziņa. Klases biedrene? Jaunāk par Žannu izskatījās. Tas tāpēc, ka viņa bieži apmeklē muižnieka klīniku. Acis iešuja, krūtis paceļ. Tagad nav īstais brīdis runāt par muižnieku. Nē, domāju, ka tieši ir īstais brīdis. Viņa operē jau veselu mūžību. Neko labu tas neliecina. Nu? Viņš ir dzīvs? Lūdeši izņēma. Un, kā Henrijam? Jā, līdz rītam izvilks, tad būs dzīvotājs. Rihard, tu izdarīji visu, ko tu varēji. Labi. Mammu, Artim ir tiesības zināt patiesību. Un ko tas puikam dos? Tikai lieku skrēņus mētiņu. Vai ne, Klaudija? Tas nav tik vienkārši. Mētiņ, tev pašai jāpieņem lēmums. Labi, es Artim pateikšu. Nu, nevajag Artis visu mūžu ir domājis, ka Viktoriņš ir viņa... Jā, kad Viktors bija dzīvs, es klusēju. Bet tagad Artim ir tiesības zināt, ka viņa īstais tēvs ir Rihards muižnieks. Ko tu teici? Kas ir mans tēvs? Māmu. Pareizie vārdi, klusumā tiedzī. Taustās, ved mani līdzi. Es to visu nosapņoju. Ko? Pārtrauc uztraukties par lietām. Nē, es nepārtraukšu, kamēr es nesapratīšu, kas šeit īsti notiek. Pārtrauc uzdot muļķīgus jautājumus. Rihard, tavs dēls vakar manā acu priekšā nošāva cilvēku. Bruno, tavs dēls, nevis kaut kāds svešs cilvēks. Tā tas cilvēks tu biji pelnījis. Ko? Pagaid, tad viņš pats var izlemt, kurš dzīvos un kurš nē? Tavuprāt, ko Bruno vajadzēja darīt? Ļaut, lai mūs visus apšauj? Nē. Viņam vajadzēja aizturēt to cilvēku, izsaukt policiju, lai viņu tiesā kā normālā civilizētā valstī tas notiek, bļāviens. Madara, es tev vēlāk izzinējuši. Palīdz, lūdzu. Tu nopietni? Un aizēj. Pačuči, tu viss nāk mēs dzīvi.